Matījām mācīties iemek āķinas, ko. Mēs tagad taisam tādu ludziņu. Tā jau būs kaut kāda 2. vai 3. mums. Mēs viņu rādām gan veciem ļaudīm, gan draudzēm. Tā vislabākais, man liekas, šeit ir cilvēki. Jauki ir arī tas, ka pēc tam, tūlīt pēc tā bērnu dievkalpojuma ir svētdienas skola, un tie bērniņi tiek atvesti siltumā, jā, un tur viņi darbojās, un vecāki var mierīgi pavadīt laiku dievkalpojumā. Tas, ko es šeit sajūtu, ka šeit cilvēki ir gatavi darīt ļoti, ļoti daudz, lai tas, kas šeit ir ienācis, viņš arī šeit paliktu. Daudz, kas ir atkarīgs no paša cilvēka, un tā ir tāda interesanta simbioze, tāds kopdarbs. Tāpēc kā kapteinis bez kuģa nav kapteinis un kuģis bez kapteiņa vairs nav kuģis. Tas ir viens veselums. Šī draudze ir īpaša kuģis un īpaša komanda un Dievs, kurš pūš tajās burās. Es teikšu tā, man šeit ir ļoti labi. Cilvēki atnākot uz koncertiem, kas notiek baznīcas dārzā, pat sakot, pazūd it kā tā robeža starp baznīcu un pilsētu vai kristiešiem, nekristiešiem. Tā, viņi saka, mēs jūtamies tā kā ģimenē, tas ir forši. Man tā ir vairāk tādas jau mājas, otrās mājas. Un tie vecie cilvēki vienkārši sajūsmā, jo viņiem tāds brauciens pa pilsētu ir apmēram tas pats, kas laikam mums ceļums uz Holivudu vai kaut kas tāds. Es teikšu tā, man šeit ir ļoti labi. Un šī ir tā vieta, kas man ceļ. Lai Dievs mums palīdz šo draudzi tā arī virzīt un darboties tādā brīnišķīgā veidā, ko Dievs mums ir devis. Šeit tas ir un šeit es to jūtu. Un šeit tu to vari sajust.